Sveiki, kolēģi! Mans vārds ir Andra Rektiņa, un es vēlos jums parādīt tādu mākslīgā intelektu rīku, kas ir radīts tieši skolotājiem, un ko arī radījuši skolotāji. Viņš ir līdzīgs Magic School, ja esat pazīstami, bet ja nē, šis rīks saucas EduAid. Jūs vienkārši Google pārlūkā rakstat EduAid, un viņš jums piedāvās atvērt šādu lapu. Uzreiz jūs varētu sākt to izmantot bez maksas. Es ar viņu vienmēr izmantoju bez maksas, tāpēc ir svarīgi, ka jūs protat vairākus mākslīgā intelekta rīkus, lai tad, kad vienā beidzas bezmaksas tie saucamie tokeni, punkti, tad mēs varam pāriet un sākt lietot nākamā mākslīgā intelekta rīku bezmaksas piekļuvas. Tātad mēs viņu atveram vaļā un varam logoties iekšā. Un uzreiz viņš piedāvās jums to izdarīt, jūs vadiet savas adreses un nokļūstat tālāk. Tātad šādi izskatās lapa, kad mēs esam piereģistrējušies. Kā jūs redzat, viņš piedāvā jums arī sākt maksāt, un visi šie rīki ir ar tādu nolūku izveidoti, bet ir kaut kāds noteikts skaits, ko atļaus bez maksas katru dienu, un katru dienu atjaunojas šis bezmaksas piekļuvis. Tātad šeit mēs varam izvēlēties priekšmetus. Šis rīks ir balstīts uz ASV izglītības sistēmu, bet noderīgs arī mūsu vajadzībām. Tātad mēs varam izvēlēties, ka mēs gribam redzēt visas funkcijas. Tad te arī ir sadalīts, plānojot stundu, plānojot atbalstu, tiešās instrukcijas stundas, kad mēs kaut ko stāstam, kad mēs mācām rakstību, vārdiņus, tekstu apguvi un tā tālāk. Mēs redzam, ir milzīga izvēle. Es parādīšu, kur es to izmantoju savā priekšmetā. Es mācu sociālās zinības padziļināto kursu. Un es praksē esmu pārbaudījis, ka šis rīks ir ļoti labs dažādu jautājumu radīšanai. Tātad, dodoties stundu, es vienmēr esmu sagatavojis padziļinātos jautājumus skolēniem, kas izdara ātrāk, kuriem paliek garlaicīgi, un tad uzreiz es varu piedāvāt papildus uzdevums, piemēram, talantīgiem skolēniem. Vēl pirms es dodos pie jautājumiem, tātad, kas mums ir atsevišķa sadaļa, vērtēšana jautājumu, tad mēs varam nospiest arī labo peles pogu, bet tam jābūt arī iestatītam, ka mēs visu varam iztulkot latviešu valodā. Un šajā gadījumā mums piedāvās automātisko tulkojumu, ka tas nav iestatījums mākslīgā intelektā, netiek piedāvāt latviešu valodu, bet viņš automātiski iztulko, tāpēc var būt valodas neprecizitātes. Un man ārkārtīgi patīk šī izvēle dziļie jautājumi, jo tie patiešām ir ļoti labi. Piemēram, nodemonstrēšu piemēru. Mācību mērķis saprot šķirību starp Un te ir svarīgi, ka mēs izvēlamies kādas klases skolēni. Ja jums liekas par sarežģītu, variet vienu klasi zemāk. Ja liekas pārāk vienkārši, tad izvēlieties vienu klasi augstāk. Piemēram, man būs 12. klases skolēni. Es vēlos, lai viņi saprot atšķirību starp primāriem un sekundāriem tiesību aktiem Eiropas Savienības tiesībās. Un skatīsimies, ko mums piedāvā. Ja mēs izlasam piedāvātos jautājumus, tie patiešām ir dziļi, un es secinu, ka iespējams var būt pārāk sarežģīti maniem skolēniem. Es varu nospiest šeit pogu diferencēt un izvēlēties, piemēram, sarežģītība un pateikt, kad ir nepieciešams līmeni mazliet samazināt. Un šajās gadījumā tātad tiek radīti jautājumi, kas ir, piemēram, vienkāršāki.
Un tātad es varu atkal doties atpakaļ pie funkcijām un izvēlēties jebkuru citu funkciju. Šeit ir milzīga izvēle, un tātad šis viss ir jau skolotājiem radīts mākslīgais intelekts, kas saprot skolotāju vajadzības un skolotāju metodiku. Tā kā noteikti izmēģiniet daudz dažādas funkcijas šajā EduEd. Lai veicas!